Daudzām sievietēm liekais svars parādās tad, kad viņas apprecās ar savu vīrieti, vai arī viņām piedzimst bērns. Tas ir saistīts ar to, ko sievietes zemapziņā nozīmē vīrietis. Bieži arī vīrietis, tas varētu būt arī dēls. Ja mamma meitai ir nodevusi zemapziņas pārliecību, kad vīrietis ir slikts, uz vīrieti nevar paļauties, viņi visi ir idioti, viņi visi ir dzērāji, no viņiem ir jāuzmanās, tev jābūt spēcīgai. Tad, ja sieviete, nemainot savas zemapziņas pārliecības, ieiet šajās attiecībās, zemapziņa sāk būvēt aizsarga buferi fiziskajā plānā, Iedomājieties, cik zemapziņa spēcīga, lai aizsargātos no tā, kas neatbilst viņas zemapziņas struktūrā, tā uzbūve neatbilst. Šīs sievietes zemapziņas pasaulē nav šis vieglais skatījums uz vīrieti, kad es varu ļauties vīrietim, es varu būt vāja, es varu būt sievišķīga, es varu būt maiga. Tur ir pretējs skatījums, man jābūt spēcīgai, man ir jākontrolē. Un tā ir tikai un vienīgi tā pārliecība pasaule, kas ir pārņemta no iepriekšējām paudzēm. Un tagad šodien šī sieviete izdomā, man ir jānomet svars. Kā jums liekas, kas būtu pirmais jāizdara? Jāizmaina sava zemapziņas pārliecība, un tad jāiet iekšā šajā svara zaudēšanas procesā, vai vienkārši jāiet zaudēt svars un jāsaglabā šī pārliecība, ka es esmu spēcīga, un vīrieši neko paši nevar, viņi ir jākontrolē, viņi ir vāji, vienmēr sakot, man jābūt spēcīgai sievietei.